Šodien mēs esam ciemos pie viena riktīgi hotboys džeka, pie Karlo, jeb es viņu varētu vēl nosaukt kā stila tēti, jā, tā varētu teikt, jā. Pastāstīšu mazliet, kas un kā. Man liekas, 2000 kaut kādā 14. gadā varētu būt, kad es sāku braukt driftā. Es ar viņu iepazinos, jo viņš arī brauca driftā. Un sāksim ar to, kad es sākšu viņu arī izjautāt, kāpēc un kas ko kā, un tad jau tālāk turpinam. Man tev tāds jautājums. Cik es atceros, tad ir 2014. gads, kad tu sāki braukt driftā, vai ne? Vēl agrāk, 2011. 11. Ej, te nost. Vispār jau pirms tam vēl kaut kādā 8. man liekas, bet kaut kāda Ford Sierra un baigi nenopietni. Ak, šitā. Sen jau vispār, jā. No kurienes tev ir nācis, laikam, tā ideja, ka tu gribi, teiksim tā, pāriet uz baigi uz stilu? Nu, tas man ir no bērnības. Man liekas, kad mana mamma nopirka Humpalās Airmaxus. Un tagad man vēl nav vairāk, bet tā. Tas laikam no tā laika man gribēs vienkārši atšķirties un būt savādākam kā citiem. Un te nu mēs esam, kā tu redzi. Jā. Viss ir savādāk. Tas pats arī driftā ar dizainiem. Mums pārēl gribās mudināt arī citus atšķirties. Tas ir baigi forši, jo šis foršais cilvēks ir arī dizainers manai smukai drifta žurkai. Ja? Viņš arī ir uztaisījis dizainu un ļoti labi sanāk. Un, man liekas, ka kaut kāda, nezinu, lielākā daļa noteikti no mums visiem drifteriem un ne tikai Latvijas, arī ārpus Latvijas ir tavi dizainētie darbiņi un ir ļoti labi. Nu tā, kad šis cilvēks ir must have, ja tu gribi, lai tavu mašīnu izskatās labi. Jā, laikam tas ir tāds liels plus, ka esmu pats bijis tur. Jā. Un arī ārzemēs un vēl kaut kur, un tev ir tā vīzija, kā vajadzētu iztīties tā mašīnai. Nu, tieši driftam. Jā. Cik es saprotu, jūs jau maucāt arī pa trasi, arī driftā maucāt, vai ne? Mēs bijām, patestējuši, pamēģinājuši. Kad es pats braucu, bija reāli rēcīgi. Tā kā ir jāpierod to, ka tu sēdi tankā, jo tas loks ir, rēķiniņš ir, es teiktu, uz pusi mazāks kā BMW, tas viss, kā tu visu redzi, ir savādāk, bet vadības ziņā nekāda vaina, viņš normāli brauc un viss ir forši. Kaut kur mēs noteikti, mums plāns aizbraukt uz kādu drift treniņu, tipo official, jo mēs gribam, parādīt citiem, kad var arī savādāk mazliet. Jo tā jau tu viss ir legāli, viss ir forši, sporta beņķis, sporta siksnis, ugunsdzēšamies aparāts. Nošakēt, vienmēr sakot, mūsu Latvijas braucējs, ka ne tikai ar parastu, teiksim tā, žurku var maut. Nu, ko es varu pateikt? Draugi, izceļaties un taisat visādus foršus projektus un būvējiet tačkas. Nedomājiet, neklausieties, ko citi jums saka. Un atcerieties, ka tie laiki ir beigušies. Nav jāstaigā vienā sapenēs vai jāēd vienu desu. Tieši tā. Kāpēc tu izdomāji, ka tev ir jāpāriet tieši uz dizainēšanu? Es nezinu, bija tāds grūts dzīves laiks. Visu laiku zināju, kā es gribu, lai tās mašīnas izskatās, bet es nevarēju to dabūt dzīvē. Piemēram, šeit. Balti. Es zināju, ka es gribu kaut kā to izdarīt, bet kā to izdarīt, es nezināju. Tas vienkārši aizgāju mācīties. Te nu es esmu 3-4 gadus vēlāk. Un maucu. Tā kā jums liekas, ka jūs kaut ko nevarat vai ir pa vēlu, tās viss ir muļķības. Jā, tieši tā. Nekad nav pa vēlu. Jā, jāmauc ēt uz to savu sapnis, kaut kādu to savu vīziju jādara. No kā radās tieši tas Baltic Hotboys? Zini, kā es teikšu godīgi, es dažreiz esmu tāds ass un tāds skaļš kaut kādā veidā cilvēks, bet ne sliktā ziņā es to vienmēr domāju, un viņiem visiem besīs tas vārds. Lai citiem liksies, ka mēs esam kaut kādi striptīzi dejotāju komandi. Bet man likās, tas vispār overall, tas hotboys stils, tas ir šidāds. Tas ir visā pasaulē. Teiksim, tajiem pašiem hūniganiem, viņi taisa gan Japānā mašīnas. Tas ir tas hotboys stils, tā ir ķipa teorētiski drifta mašīna, bet kas izstās labi. Un tad mēs gribējām uztaisīt to vibe, ka tu var aizbraukt, nezinu, uz auto eksotiku vai uz jebkurien citurien lokāli, mēs platī runājam, nolikt to mašīnu. Un tev nav kauns viņu tur nolikt, bet arī var tajā pašā laikā iekāpt, uzvelkt ķiveru un aizbraukt uz trasi. Kurā brīdī tu izdomāji, ka tev vajag tieši durvis, kas paceļās uz augšu? Pat no kurienes viņš to izrāvi? Zini, kā es esmu 90. gadu bērns un nebūs melots, un es domāju, ka jebkuram cilvēkam mūsu vienaudzim kaut kāda influencer nākusi no Need for Speed Underground, no Fast and Furious un no visu tā. Un kā mēs zinām, lai ko teiktu stila policijas, nezinu, whatever, jebkas pasaulē,
Bet viss iet uz augšu. Neoni bija, ka likās gaters, fufels, lauka tūnings. Tagad visi viņus liek, jo liekas, tas ir krūti, jā. Tas pats arī ar visu šito, nu. Ervīns bija pirmais, mans team members, kas uztaisīja Lambo durvis, un tad man bija tāds, hei, nu, man arī vajag, kas rēcīgi. Man pirms tam bija sedans rozā, un es to sedanu daļai nomainīju pret divdurnieku, jo es gribēju tos Lambo durvis, jo sedanam viņas izstās kinda jocīgi. Tāpēc es izdomāju, tas bija viens iemesls, kāpēc man ir tagad šis auto. Tu varētu pastāstīt pāris vārdos par šo skaisto auto, tavējo lolojumu, pensiju fondu. Jā, viņu sauc par meitas mašīnu. Sen bija tāda ideja, būtu krūti uztaisīt tā kā kabri pret driftkāru. Eiropā, man liekas, ir tādi, ja es nemaldos, kādi 2, 3. Bet tas ir atkal kaut kas savādāks. Tu nevari kaut kādu tur, nezinu, kitu pasūtīt, tur skrūvējumās ielikt. Mēs pavadījām kaut kādus 5 mēnešus ziemā, lai vispār uzbūvētu driftkāru uz pneimas, jo citiem tas liksies nepareizi. Viņi normāli vadās un brauc, viss ir kārtībā. Kārtējo reizi kaut kāda iziešana no komforta zonas, atšķiršanās un trasē, tad tu brauc driftā. Nu, nav tā, ka baigi, nu, teiksim, tev ķerās sarkās. Man šķiet, savā ziņā tas ir kaut kāds super, es nezinu, kāpēc laika gaitā iestrādājies mīts, kad ar zemu mašīnu nevar pabraukt, jo tu visu izdari pareizi. Tad var, jo tu vienkārši nomet zemē, noskroji kojas līdz zemē, viņi mētājas zemes, nu nevar, loģiski. Nu, to var izdarīt. Vienkārši tas jāizdara gudri, ar pareiziem diskiem, flančiem, un viss ir jāpārdomā. Protams, šī tik zem tu nevar pabraukt. Nu jā, tas ir nereāli, bet protams, jautājums ir par konkurētspējību un tā tālāk, un tā joprojām, bet globāli, nu, Japānā tās mašīnas ir ļoti zemes, ļoti daudz arī D1 GP, kad bija seriāls, un tur ļoti daudz bija ļoti zem Nissan. Viņi brauc, viņi konkurēja, un viss bija kārtībā. Jā, pastāsti, kas tev ir ar jaudu, es nesaprotu, tā ir butaforija uzlikt virsū vai? Nē, tas nav nosa balons. Es jau domāju. Tas ir priekš gaisa. Kā tur es gribējām piedurties, lai ir tā influence no tā Too Fast, Too Furious sakala, kas ir tam, lai mašīna paceltos augšā lejā, tas ir gaisa rezervuārs. Pagaidām jauda nav nekas liels, ir stoka trīnis, mazliet pagrozīt vadību, bet tur nekas tāds baigs super nav, bet pa ziemu būs, man plauktā jau stāv, būs turbo. Turbo ir labi. Viens no pēdējām lietām, ko viņiem teorētiski vispār varētu izdarīt. Labi, pagaidām es arī lieku televizoru bagžniekā, es gribu spēlēt Fast and Furious kaut kur kādreiz. Kosmos, kur es redzēšu drifta mašīnā bagžniekā vienkārši televizors un davai uzkapāsim pleisī. Vienkārši čokā. Okay. Labākais šajā visā ir, kad balons ir pilns ar gaisu, viņu var pacelt pa lielam augstāk kā standarta 48. Okay. Nu, tas arī bija tāds main vispār tā ideja, kāpēc mēs to darījām. Man viņš ir street legal, man ir piereģistrēts drošības karkas, piereģistrēts bodykits tajā valstī, kur viņi piereģistrēti. Tas ir obligāti. Pa lielam ar viņu var braukt pa ielu un, nu, loģiski, lai brauktu pa ielu tādu mašīnu, tev dažreiz ir viņi jāpaceļ augstāk. Noteikti, īpaši vēl Latvijas ceļiem. Jā, kad ir pilns balons, viņi var reāli sakačāt augstāk. Purns jau riktīgi augsts salīdzināšu laikās. Jā. Tu vari atsevišķi purnu piepacelt un atsevišķi pakaļ, jā? Jā, var atsevišķi repot. Viņš nesiet kaut kā sviestā? Nē, viņam katrā spilvenā ir, tā kā, nu, katrai asī ir devējs, kurš aprēķina to, cik viņā iekšā ir gaiss pēc spiediena un pēc tā viņš arī kalibrējās. Tu, teiksim, brauc pa ielu, tu redzi sliedes, man ir 1, 2, 3 pogas, tu uzspied vienkārši 3. pogu, viņš automātiski paceļās pie iestatīta spiediena, viņš paceļās super augstu, pārbauc pāris sliedēm, tu uzspied 2, viņš nokrīt atkal lejā. Ideāli. Sanāk, tu vari iestatīt 3 augstuma pozīcijas. Boigi forši. Kaut kā tā. Man atnāca pavēsts, es aizgāju policiju, mēs runājām par kontentu, par visu pārējo. Viņam ļoti patika. Jā, beigās mēs īstenībā paspēdām viens otram rokas. Šadauts satiksmes departamentu vadītājiem, šeit tāds saucās. Mēs paši parunājām, es viņam pastāstīju, ko mēs darām un kāpēc mēs to darām. Principā mēs neviens, kas arī interesants fakts, kaut gan varbūt citiem liekas, mēs esam norauti. Mēs neviens nelietojam alkoholu, mēs esam pilnīgi skaidrā, varbūt mēs esam tik jocīgi. Par to arī runājam, ka mēs tā kā taisam arī pasākums un influencējam kaut
kaut kā jaunieši uz to, ka ir forši nevis padzert aliņu vai papīpēt veipu, bet kaut ko darīt ar tehniku. Vispār, kāpēc man uzaicināja? Tāpēc, ka man nebija priekšējais numurs un man bija bildes ar sievas bagžnieku. Tāpēc liekat numurs priekšā, nevajag braukt bez. Tā kā, jā, mums ir arī forši policisti. Visi nē, bet lielākā daļa tomēr ir arī sakrīgi cilvēki. Tas labi, jā. Ir tāds teiciens, man liekas, ka sunim nav ko darīt, viņš lai zols. Tad labāk ieliec plēsīti. Te ir kaut kādā ziņā līdzīgi, bet jā, turbo plēlam jāuztais pa ziemu turbo. Es pagaidām neteikšu kāds motors, bet tas nebūs BMW motors un tas nebūs arī ne Jay-Z, ne LS, nekas tam līdzīgs. Uzkops super radikāli savādāks, jo tā visa mašīna savādāka, bet jā, būs turbo motors un tad jau arī tā jauda beidzot atbildīs tam izskatam, pagaidām ir otrādāk. Un riktīgi forši.